Austrai Pumpurei veltītās grāmatas atvēršanas svētkos neskan oficiālas uzrunas, nav arī noteikta scenārija. Viss notiek pēc izjūtām, izdziedot senas, visiem tik tuvas un mīļas dziesmas. Austras Pumpures fenomens ir unikāls, ko atzīst viņas audzēkņi Austras bērni, kuru skaits 30 gadu laikā pārsniedzot vismaz 300 visā Latvijā. Ir tā, ka es esmu Austras mazbērns, drīzāk pat nekā bērns, jo es mācījos ģitāru spēlēt pie viena no Austras bērniem, Sintijas Gravas. Tālūk. Kā jūs šodien skatāties, ir iznākusi beidzot tāda grāmata, tāda laba grāmata, es domāju, veltīt viņai. Jā, tas ļoti ilgi gaidīts tāds darbs, ko es abrīnoju cilvēkus, kas to ir veikuši, un es domāju, ka Austra jau sen bija pelnījusi nevienu grāmatu vien par sevi, jo viņa tiešām ir leģenda, vārda īstākajā nozīmē. Es tā neredzu vēl sevi saukt par Austras bērnu, bet es vienmēr braucu līdzi uz visiem tādiem koncertiem, uz kuriem es tieku, jā. Kas ir tas unikālais, tas magnēts, tas ievēlties šai dziedāšanai, kopā būšanai? Jā, pirmkārtām tā ir kopā būšana, otrām tās ir dziesmas, ļoti skaistas dziesmas, Imanta Kalniņa dziesmas, tautas dziesmas, pašu sacerētās dziesmas daudziem ir. Un, jā, tas ir ļoti plašs repertārs, ko var apgūt. Un arī caur to jūs apguvāt, teiksim, ģitāras spēli, radās tā interese? Jā, īstenībā, ģitāras spēli es tikai apgūvu pateicoties šim. Vienkārši, lai es varētu arī līdzi, jo es no sākuma biju, kur nemācēju spēlēt ģitāru, un tāpēc tam, lai es nebūtu tā, ka es visu laiku malā sēžu bez ģitāras, es arī mācījos, bet es vēl nevarētu teikt, ka es tā ļoti labi spēlēju, to es vēl nevarētu teikt. Es drīzāk varētu teikt, ka Austras bērni šajā pulkā mani ierāva, jo Rucavā mums notika etnogrāfiskajā mājā zvanītāja vasaras skoliņas, kur mācījāmies ģitāras spēlēt, un tad viens kā galvenais viesis bija Austra Pumpura. Un tā tas dziesmas spēks te ierāva šajā virpulī. Šalko avots sidrabu atstāv, kā saborju malku dzer.
šalko avots sidrabus, tam, kas burņu malku dzer, vēlēšanās piepildās. Mazais putni kolibrī aizveda mūs uz bibidī, līdu mēs tev sekosim, lai valstīdiem rododās. Mazais putni kolibrī aizveda mūs uz bibidī, līdu mēs tev sekosim. Patiesībā pagājušā gada decembrī palika 30 gadi. Jo pirms 30 gadiem man bija pirmie koncerti ar Austru Ventspilī. Un tā bija tāda iemešana jūrā, fantastiski laba iemešana jūrā bija jāpeld. Jo es neko nezināju no tā visa, ko Austra dzied. Vienkārši viņa teica, ka ir jābrauc un jādara, un tā viss sākās. Un nenožēlo ne mirkli. Nē, no acīm redzoties esmu te, tad nē. Jo šodienas arī brauciens man bija gana garš, jo es tomēr dzīvoju tagad Tukumā, un transports no Tukuma nav. Es braucu caur Rīgu, es esmu 5 no rīta cēlies, lai būtu šeit 2. Grāmata par Austru Pumpuri, kā vērtē, ka tā ir iznākusi šobrīd, vai varbūt, ka viņai jau bija jāiznāk senāk? Es domāju, ka likumsakarīgi tas, ka lietas notiek tā, kā viņas notiek. To ir grūti pateikt, vai labāk bija senāk, vai kaut kad vēlāk, bet es zinu, ka būs vēl grāmatas. Tā kā šī nav pēdējā grāmata par Austru. Un par Austru grāmatas, manuprāt, var būt daudz un dikt, jo katram ir savs redzējums, savs viedoklis, savs atmiņas, un tur grāmatas var rakstīt un rakstīt. Katrs var rakstīt pa grāmatai. Kāds varbūt ir tas tavs, teiksim, īsumā, kā tu raksturotu Austru, kas ir Austru šobrīd pie Latvijas kultūras, teiksim, debesīm? Es domāju, ka šo kā definīciju neviens nekad nepateiks, bet katrā ziņā Austra ir ļoti liela leģenda, ļoti liela zvaigzne. Tur ir savs liels fenomens, es to esmu arī teicis vairāk kārt presē, jo es paskatos uz jauniešiem, kas šodien nāk, 11-nieki arī tie, kas bija uz Rīgu atbraukuši mums decembrī, uz to pasākumu. Es vienmēr domāju par to fenomenu, ja man būtu 12, 13 gadi un man teikt, ka es varu iet pie cienījām vecuma tantes mācīties ģitāru spēli, es varbūt iet, bet jautājums, kāpēc jaunieši iet, jo tas nav izskaidrojums patiesībā, tur nevar neko tādu pateikt kā definīciju. Mēs paši nezinām īsti precīzi, cik mēs kopā būtu, ja saskaitītu, es domāju, ka ap 300 tas varētu būt, tā būtu milzīga ģimene, man tā vismaz šķiet, ja Kristīnas vien ir veselas 5 vai 6, nezinu. Šāda grāmata par Austru, vai ir arī jūsu atmiņas, tur kaut kas rakstīts, kaut kāds vārds? Ir, es tur vienu fragmentiņu ierakstīju, jā. Kādā, jā. Varētu būt, bet saka, es ierakstīju, teiksim, to savu kādā veidā es tiku pie Austras, teiksim, ko tas man it kā nozīmē vairāk vai mazāk, tas kā tur aprakstīts ir, jā. Kā jūs īstenībā tikāties, vai Austrai nonācāt? Kā es nonācu precīzi, sākās jau Rimanta Kalniņa mūziku, jo faktiski, patiesībā tas arī grāmatā ir aprakstīts. Pirmoreiz Austru ieraudzīja viesizrādēs, kad bija Liepājas teātris Rīgā Prince un Ubaga zēna, bet, tad, protams, tad es īsti neko nezināju par viņu vairāk, bet no tās reizes man iepatikās Rimanta Kalniņa mūzika, un ar to arī viss sākās. Pēc tam bija Mēnoets un tā tālāk, un tad pēc tam vienmēr nāca uz tām Austras izrādītēm, kad viņi bija Rīgā. Un kamēr beigās, pateicoties Oldim Ozolam, Zvanai Šmitei, nonāca Liepājā pie Austras vienā pasākumiņā, un tad vairs pēc tam netika projām, tā Austra paturēja, un tā arī tas sākās. Tā ir tā laba atkarība šī mūzika, jā? Jā, varētu tā teikt, jā. Pirms tam tādas it kā skatos pieredzes, ja man vispār nebija. Un Austra mācīja citam citā ieklausīties tā, lai vienlaicīgi dzirdēt sevi, katru atsevišķi un vēl viss kopā. Jā. Tā ir dzīvība, kas tagad nav par sauli. Tas ir ilgas, kas nos krostiem ārā saules. Tā ir laime pamosties no dziesmām. Rīgā vējus sveikas rasu zālēs
Iecere par grāmatu, kas būtu veltīta dziesminiecei Austrai Pumpurei, radusies pirms 12 gadiem. Tajā apkopotas publikācijas, unikālas fotogrāfijas un atmiņas. Tas tapa ne tikai tāpēc, lai mēs tā kā tev parādītu tevi, bet mēs, lai arī sevi parādītu, vai ne? Es domāju, viņa iznākusi interesanti, jo visi to ir rakstījuši ar lielu prieku. Ja var rakstīt ar pienākumu apziņu, var rakstīt ar misijas apziņu, bet te visi ir rakstījuši ar prieku. Es studiju laikā Liepājas universitātē studējot, dzīvoju pie Austras mājās. Līdz ar to man bija tā iespēja arī iepazīties ar Austru daudz tuvāk, droši vien, kā varbūt citiem. Un es arī sapratu to, ka ir ļoti daudz interesantu materiālu, ko Austriņa pati ir glabājusi, kas stāsta par tiem laikiem, par tiem 60. 70. gadiem, kad tikko dzīva pirmās muzikālās izrādes Liepājā un vispār par folkmuzikas sākumiem. Un es sapratu, ka ir vajadzīga šāda grāmata, jo mēs arī organizējām ar Liepājas teātra atbalsta fondu Austras 70 gadu jubileju. Un tad tieši Austra atvēra savu pūru lādi, kur bija tik daudz interesantu materiālu. Un šobrīd tātad jūs rokās jau turat šo pirmo, es pieļauju, ka pirmo un ne pēdējo grāmatu. Es tieši tā arī domāju, un es ceru, ka būs vairākas grāmatas par Austru, jo Austra ir tiešām unikāla, un kā Imants Kalniņš teica, par Austru var rakstīt veselu enciklopēdiju. Un laikam, kā mēs nonācām līdz šai pirmajai grāmatai, kad mēs sapratām, ka uz Austras 80 gadu jubileju vajadzētu būt šai grāmatai. Bet, diemžēl, šis sapnis piepildījās uz Austras 82 gadiem, bet es domāju, ka brīnišķīgi, ka viņš vispār piepildījās. Visus Austras bērnus saista kopējā izpratne un sajūta par to, ko Austra dod citiem ar savu vienkāršību, ar savu cilvēciskumu. Kad Austra viena pati iznāk publikas priekšā ar ģitārīti un spēja nodziedāt gan Imanta Kalniņa dziesmas, gan tautas dziesmas, gan ziņģes, cilvēkiem pieņemamā un sapratamā valodā, un arī katrs Austras bērns, kad dzied kopā ar Austru, arī tieši tāpat var šo cilvēcīgumu nodot caur šīm dziesmām saviem klausītājiem. Es domāju, ka pati galvenā vērtība Austras bērniem ir šī cilvēcīgā vienkāršā saikne ar jebkuru klausītāju. Vai varat solīt, ka būs vēl grāmatas par Austru? Noteikti. Būs dziesmu burtnīca noteikti. Mēs arī ļoti ceram, ka būs arī kāda grāmata, jo šī ir mūsu pirmā grāmata. Austra, manuprāt, ir pelnījis grāmatu jau sen agrāk. Šī ir mūsu pirmā grāmata, un tā ir tāda kā maza pateicība Austrai no mums, no Austras bērniem, tā skaitā, par to, ko Austra devusi gan mums, un mēs ļoti ceram, ka šai grāmatai būs turpinājumi. Naktīs baltu rasolot, paliek apse izslāpusi, trīcatējot trīdzmestā. Vai tās sāpes maita žēlums visam mūžā garumā. Ziedi logā, drīzāk ziemā puteņot. Ne tu dievā, ne tu velnā, drīzāk līdzjūtības koks, drīzāk daudzu žēlotājā. Skatos pleci trīc un trīc. Es tev garā ziemas naktī iešu sevi izstāstīt. Lai griežas debesīs spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes jūšas, apot var un drīks griežas debesīs spēļu, vilciņš sīks virs zvaigznes.
zvaigznes jukušas, elpot varu drīz. Reizēm nedēļā ir 8 dienas, 8 un nav lietas nevienas. Gadu gadiem laika karogi plīvo, bet mirklis vērts ir vien tad, ja to dzīvo. Lai griežas debesis spēļu vilciņš sīks, virs zvaigznes jukušas, elpot varu drīkst. Griežas debesis spēļu vilciņš sīks, virs zvaigznes jukušas, elpot varu drīkst. Grāmatu Austra Pumpure, Mana un tava izdevusi sabiedriskā organizācija Austras biedrība. Es atnācu tevi kā dievmāti pielūgt, bet vienīgā starpība ir tā, ka dievmātei vajag dot aizdegt svecīti, bet es tev došu neaizdegt svecīti. Un pagaidi, un pēc tam, zini ko, šito tu gan pa kluso vienu pati visu pudeli. Es drīkstu tūlītās. Jā, es nezinu, tu klusi kā neredz. Nē, es gribu, lai visi redz. Man nav ko slēpt.